šis pasākums iedod milzīgu iespēju mūsu kompānijām parādīt savus veiksmes stāstus. Mums tiešām ir ar ko lepoties. Un šajā konferencē šodien piedalās 15,000 dalībnieki, 15,000 apmeklētāji, kuri nenāk vienkārši uz izstādi paskatīties, kas nu ir izveidots un kāda sasniegumi ir. Šie 15,000 ļoti mērķtiecīga publika, kas nāk un skatās tiešām risinājumus, ko ieviest, lai uzlabotu vai nu biznesa pārvaldību vai publisko sektoru. Un šādā pasākumā, ja Latvija tiek īpaši izcelta un parādīt mūsu galvenie sasniegumi, arī mūsu stends atrodas pašā centrālākajā vietā, un mēs arī redzējām šodien ļoti daudz apmeklētāju. Tas palīdz gan publiskajam sektoram, gan Vācijas politiskajai vadībai redzēt, ka ir piemēri, no kā mēs varam pamācīties. Un tieši šie kontakti, ka tomēr šādas liela ekonomika un šādi lieli potenciāli klienti nāk un prasa šos padomus, kā jūs sasniedzāt vienu vai otru lietu, tas arī ir tas, kas iedod to iespēju mūsu uzņēmumiem tālāk jau piedāvāt un pārdot savus produktus daudz lielākam tirgum un paver ļoti daudz plašas iespējas. Pats galvenais, ko gribētu uzsvērt, ka mūsu uzņēmumiem ir jau izdevies panākt jau vienošanās gan ar pašvaldības līmeņa sadarbībā, gan arī ar uzņēmējiem. Tā kā šie veiksmes stāsti attīstās viens pēc otra. Tā kā, manuprāt, šīs pasākums un šādā veidā pasniegts, kā tas ir šodien pasniegts, ir tāda nebijusi iespēja mūsu IT sektoram parādīt sevi un izcelt tātad prožektoru gaismās, ka šeit ir ekscelence, kas spēj radīt un spēj tiešām izstrādāt unikālus produktus, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.